Lūk, joprojām esam 25-gadīgajā nogabalā. Bērzam 25 gadi. 28 centimetri. Reāli jau finieri var sākt zāģēt. Šajā 25-gadīgajā nogabalā es jau esmu veicis pirmo kopšanu ar materiālu ieguvi. Tā kopšana bija sanāk, viņam bija 20, tā kā viņam bija 20 gadi, tā bija 4. šim nogabalam, 4. kopšana. Un mēs jau ieguvām 30 kubikmetrus uz hektāru papīrmalku. Nu un taru, un kas nu tur sanāca, ja? Nekad nevajag atslāpt. Jūs redzat, cik forši te viss ir iekopts, ja? Tur jāspēj tikai kopt. Liekas, es tikko zāģējām, te tikko vedām ārā papīrmalku. Bet es redzu, ka nedrīkst atslāpt. Šeit jau pēc pāris gada augšanas jau atkal ir pa biezu. Mēs jau atkal redzam, ir atpalikušie koki. Savā īpašumā šādus stievus, iztīdzējušus kokus es negribu redzēt, ja? Es gribu audzēt, jo kas šiem bērziem vēl ir tik īpaši? Mēs redzam, ka viņiem zari sākās apmēram no puses, ja? Šitas ir ļoti smuks. 21 centimetrs gandrīz, ja? Neļaujam viņiem stīdzēt. Tie stīdzējušie koki, jūs iedomājaties, ka viņam tikai pašā galiņā ir zari. Pirmkārt, viņš ir neveselīgs, nenoturīgs, un otrkārt, viņš tik ātri neaug. Jūs iedomājaties, ka viņam ir, nu, tādi pīcki, ja, nenoturīgi. Kas te tur labs var izaugt? Bet šeit skatāmies tālāk. Un es jau redzu, man jau pilnīgi jau panika nāk, jo es jūtu, ka šeit ir jākopina. Šeit jau ir pa daudz. Un pastamies, viss tāds nogabals ir skaists. Un ko es vēl vienreiz gribēju uzsvērt? Šeit neviens koks nav mākslīgs. Viss ir atjaunojies dabīgi. Un kopts pa lielam man vīzija tāda. Līdz 20 gadiem jaunauču kopšanai ir jābūt 3 reizes. Ja nav 3 reizes, nu tā ir pa lielam saimnieku nolaidība. Un 4. kopšana, nu citreiz arī, ja ir sausāk, foršāk, pie 4-20 gadiem jau zāģi nācām. Citur uz 25 varbūt zāģi jānāk, ja? Bet tāpat mēs redzam, ka tagad jau, kad šeit ir izveidojies mešs, ja? Re, kur jaunās eglis nāk iekšā, ja? Lūk, šeit tāds klajumiņš ar eglēm, ja? Viss dabīgi atjaunojas. Tāpēc, kad pirmie alkšņi, apses, viss pārējais mazvērtīgā koksne regulāri tika izņemt ārā, un tika ļaut vaļa augt potenciāli vērtīgajiem mežam.